Turpinam iegūt mūsu Volvo iekšējās arkas maināmo daļu, izmantojot visādus instrumentiņus kā fleksīšus, āmuriņus, kaltiņus, urbīšus. Maz pamazām ar lielu vai nelielu piepūli iegūstam mūsu detaļu. Un šādi izskatās mūsu iegūtā detaļa no iekšpuses un arī no ārpuses, vai tieši no ārpuses un no iekšpuses. Sākam jau piegriezt un piemērīt mūsu detaļas fragmentu, lai varētu izgriezt ārā tā, lai var iemetināt visu iekšā un viss būtu skaisti un solīdi. Kā arī izgriežam maziņo fragmentiņu no ārējās arkas, kuru mēs arī mainīsim, pieliekam, piezīmējam, piemēram visu, uzvelkam virsū darba cimdus un slēdzam iekšā slibmašīnu. Griežam ārā atzīmēto līniju un sākam pieslīpēt visu tā, lai viss ieliekās iekšā gluži kā puzles gabaliņš. Šādi izskatās virsma pirms sagatavošanas metināšanai. Izmantojam koraļu disku grunts krāsas noslīpēšanai. Šādi izskatās sagatavota virsma. Liekam iekšā mūsu jauno detaļu. Piemēram, vēl pēdējās lietas un nākamajās sērijās jau medinam iekšā.